Teorētiski ASV un Irānai ir pamiera vienošanās, bet realitātē ir šādi. Irāna palaida vairākas balistiskās raķetes un dronus uz Bahreinu, mērķējot uz ASV jūras spēku 5. flotes štābu, kā arī uz Kuveitu trāpot starptautiskajai lidostai, nogalinot vienu cilvēku un ievainojot vismaz 60 citus. Pirmā termināļa ēkā tika konstatēti plaši bojājumi. IRGC paziņoja, ka uzsāka uzbrukums reaģējot uz ASV triecienu Irānas militārajai zemes vadības stacijai Kešmas salā, Hormuza šaurumā, un raķešu triecienu Irānas naftas tankuģa dzinēja telpā, kamēr tankuģis mēģināja sasniegt Islāma republiku, neskatoties uz ASV blokādi. Šī jaunākā eskalācija notiek laikā, kad sarunas starp ASV un Irānu turpinās, neskatoties uz to, ka Teherāna apgalvo, ka ir pārtraukusi saziņu starpniekiem. Otrdien Trumps paziņoja, ka sarunas starp Vašingtonu un Teherānu turpinās katru dienu. Sakot Irānai, citēju, ir pienācis laiks vienā vai otrā veidā jums noslēgt vienošanos. Irāna atrodas ļoti nopietnā situācijā. Un ja tas būtu atkarīgs no turienes politiskās šķiras, un es saprotu, ka tur visi ir kaut kādā ziņā radikāli, bet ja tas būtu atkarīgs no tiem cilvēkiem, kuri patiešām piedalās vēlēšanās, valkā uzvalkus un kurus jūs redzat televīzijā, viņi visticamāk noslēgtu vienošanos jau rīt. Problēma, ar ko viņi saskarās, ir tāda, ka augstākais līderis un IRGC kodols ir nedaudz vairāk imūni pret šiem spiedieniem, līdz viņus varēs pārliecināt citādi. Un es domāju, ka tas ir virziens, kurā viņi virzās. Tāpēc, kamēr Hormuza šauruma blokāde turpinās un Irānas ekonomika pasliktinās, diplomātija starp Vašingtonu un Teherānu uzrāda maz progresu. Un risks, ka kļūda varētu izraisīt konfliktu uzliesmojumu visā reģionā, tikai pieaug. Es nezinu,